Esiet sveicināti šajā pavasarīgajā trešdienā. Šim raidījumam esam jums sagatavojuši šādus stāstus. Virbos sākumskolas bērniem nodrošina bezmaksas brokastis. Lielie lasīšanas svētki pulcē jaunos lasītājus no 3 novadiem. Nedēļas nogalē starts tiks dots Talsu slēpojumam, un Talsu fotoglubs ar izstādi atzīmē 14. pastāvēšanas gada dienu. Ne tikai brīvpusdienas, bet arī brokastis. No janvāra Virbu pamatskolā sākumskolas bērni bez maksas tiek ēdināti arī ar brokastīm. Šo ēdienreiz izdevies nodrošināt pateicoties laucinieku ekonomiskajai saimniekošanai. Vietējā ražotāja gatavotais jogurts un eksotiskais dienvidu auglis banāns. Tādas ir šī rīta piedāvātās brokastis 47 1–4 klašu skolēniem Virbu pamatskolā. Tu vienmēr no rītiem pagūst mājās paēst brokastis? Tikai dažreiz pagūstu paēst. Kāpēc citreiz nē? Tāpēc, kad citreiz es ilgāk guļu un nevaru paēst. Un tad ir labi, kad atnākot uz skolu šeit ir brokastis, vai ne? Jā. Sviestmaizes, dažādas biezputras, graudaugu pārslas un augļi. Tādas ir brokastu ēdienkartes variācijas ik rītu 9:10, kad aizvadīta jau pirmā mācību stunda. Bērns agri pieceļās, dažreiz no rīta viņam negribās tās brokas atbraucot uz skolu, tad viņš labprāt arī izmanto šo iespēju. Viņam garšo. 1–2 klašu skolēni bezmaksas pusdienas ēd pateicoties valsts atbalstam. Taču pērn gada beigās Talsu novada doma lēma arī par brīvpusdienu nodrošināšanu 3–4 klašu bērniem. Jāsaka tā, mēs laikam esam vēl viena no tām skolām, kur pusdienas izmaksā 45 centīmus. Un līdz ar to tā starpība arī ļauj mums iespēju nodrošināt brokastis. Iemesls, kāpēc virbiniekiem izdevies ietaupīt, ir ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana pašu spēkiem. Daudz viet citur tas jau sen nodots kāda komersanta pārziņā. Vecāki, kuriem 1–4 klašu skolēni, viņi ir ļoti priecīgi, ka vismaz mazajiem bērniem ir pa brīvu, un tad attiecīgi tam vecākajiem bērniem var samaksāt vēl. Bet, ja šis pakalpojums paliks dārgāks, tad, diemžēl, arī tie bērni pāēduši nebūs. Un vēl tā situācija ir tāda, ka, protams, skolai būtu labi, ja šis pakalpojums varbūt vai nu būtu sociālā aprūpē vai kaut kā savādāk, nevis saistībā ar izglītības iestādi, jo izglītības iestādē būtu jānodrošina izglītības ieguve. Bet tajā pašā laikā arī mēs kā skolotāji saprotam, ja tas bērns nebūs paēdis, viņš arī nevarēs mācīties un būt aktīvs skolnieks. Kamēr ēdināšanas pakalpojums un cenas nav mainījušās, daudzi vecāki laukos vēl var atļauties savām atvasēm apmaksāt gan pusdienas, gan arī skolas piedāvāto 20 centīmus vērto launagu. Dace Mieriņa, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija. Grāmatas un lasīt prieks. Vakar Talsos notika lielie lasīšanas svētki, kuros skolēni tika iepazīstināti ar bērnu un jauniešu žūrijas ekspertu izvēlētajām grāmatām. Kurmītis un Bikses, Salmenīte un Čībiņa, Atnācēji, Emīlija Dīvaine, Starp pelēkiem toņiem. Tās ir grāmatas, kuras Talsu, Dundagas un Rojas novada bērni un jaunieši aizvadītajā gadā atzinuši par vērtīgāko lasāmvielu bērnu un jauniešu žūrijas konkursā. Man vislabāk patīk Nekrietnais Alfrēds. Kur vietu tad ieguva Nekrietnais Alfrēds? Otrā. Es nezinu, kāpēc, bet viņa bija visforšākā. Tev patīk vispār lasīt? Jā, katra grāmata ir katrai interesanta, tāpēc viņas ir patīkami lasīt, jo daudz kā var uzzināt, ko tu nezini. Kuri tev patika vislabāk? Tā Riko un Niko. Kas tur bija tik interesants? Tur visādi, tur meklē dārgums un brauc visur trakos ceļojumos un viss ir tā. Kas tie Riko bija tādi? Peles. Tev patīk lasīt vispār grāmatas? Jā. Cik grāmatas tu jau esi izlasījis? Pār 80. Tu lasi no rītiem, pusdienās, vakarā vai pa nakti? Nē, es lasu vakarā pirms gulētiešanas. Vai tu pat arī esi kādreiz mēģinājis kaut ko uzrakstīt? Jā, es rakstu pat dzeju. Un kā? Man patīk. Maniem vecākiem arī tas patīk. Par ko galvenokārt ir tava dzeja? Par mīlestību. Būt rakstniekam, dzejniekam, tas ir grūti vai viegli? Diezgan grūti.
Jo? Tāpēc, ka ir jābūt labam vārdu krājumam. Tev tāds ir? Man liekas, ka jā. 5 grāmatas 4 dažāda vecuma lasītāju grupām, plus 2. gada jauninājums vecāku žūrijas grāmatas. Pavisam kopumā pērn piedalījušies ap 17 000 jauno lasītāju. Bērnu žūrija Latvijā darbojas jau 13. gadu. Un īstenībā 3 gadus jau iet pāri robežām, jo mēs no 2009. gada esam arī diasporas centros pasaulē. Šī pati kolekcija iet pāri robežām, tātad saņem arī mazie kultūras centri, mazās latviešu sestdienas skoliņas Austrālijā, Amerikā un lielākajā daļā Eiropas valstu. Pasākumā piedalījās un grāmatas laureātes vērtēja arī dzejnieki un rakstnieki Ina Strautniece, Andris Akmentiņš, Valdis Rūmnieks un Inese Zandere. Man nekas īpaši nav jādara ar sevi, lai varētu rakstīt bērnu auditorijai. Jo tā ir tāda kā spēlēšanās, kā dziedāšana, kā dejošana, viss kopā. Ir tāda lieta, kuru es darītu jebkurā gadījumā. Protams, ka ir jābūt diezgan dzīvelīgam cilvēkam, jo, lai varētu ar bērniem gan tekstā, gan dzīvē sarunāties, tādam nūģim gluži varbūt nav labi. Bet speciāli kaut kā tēlot bērnu, man liekas, tas ir ļoti banāli un iznāk parasti diezgan bezgaumīgi. Es visus savus dzejoļus, gan tos, ko bērniem es rakstu, gan pieaugušiem, gan arī patiesībā arī prozas tekstus. Un pat rakstus, tādas esejas žurnālā, es vienmēr lasu skaļi. Jo, ja kaut ko nevar izlasīt skaļi, es pat teiktu par dzejoli, ja to dzejoli nevar nodziedāt, tad ar viņu kaut kas nav kārtībā. Un tā man ir ļoti svarīga mērākla. Es uzreiz jūtu, ka aizķeras kaut kur, jo, ja doma aizķeras, tad arī forma aizķeras. Un tā dziedāšana, dejošana, to es nevelc pieminēt. Tas tiešām ir tas, kā es saprotu dzejošanu. Programmas mērķis – lasīt prieks, lai grāmatas spēja aizraut tik vienu interesentu. Bērni 576 bibliotēkās un dažādos centros gan Latvijā, gan aiz tās robežām, jebkuram lasītājam ar bibliotekāra vai skolotāja palīdzību bija iespēja kļūt par ekspertu. Dace Mieriņa, Jurģis Rudaks, Talsu televīzija. Rīt sniega svētkos lieli un mazi vels ideālo talsinieku, bet jau svētdienas slēpošanas entuziasti dosies trasē, lai izbaudītu jau tradicionālo marta slēpojumu. Talsu slēpojumā varēs izvēlēties savām spējām un vecumam atbilstošu distanci, kā arī būs jaunums tiem, kuri sacensībās piedalīties nedaudz baidās. Slēpotājiem, kuri sākuši slēpot tikai šogad un negrib sacensties uz rezultātu, būs iespēja piedalīties veselības distancē. Tajā būs jāveic 3 km aplis ar nelieliem kāpumiem un nobraucieniem, un finišā viņi saņems piemiņas diplomu. Neizpaliks arī bērnu slēpojums un iecienītā tautas distance. Atbalstītāji būs parūpējušies par balvām ātrākajiem, kā arī sacensību beigās būs loterija dalībniekiem, kuri piedalījās slēpojumā apkārt Talsiem janvārī un arī šajās sacensībās. Darbosies arī slēpju noma tiem, kam sava inventāra vēl nav, un servis tiem, kam savu inventāru nepieciešams sagatavot sacensībām. Slēpojumam iepriekš var pieteikties mājaslapā www.raimaks.lv vai uz vietas sacensību dienā. Ar trasi dalībnieki var iepazīties katru dienu un, sazinoties ar sporta skolas biatlona treneriem, iespējams saņemt konsultācijas. Top foto jeb top foto. 14. jubilejas reizi Talsu fotoklubs atzīmē ne tikai ar svētku torti, bet, protams, arī ar foto izstādi. Atzīmējot 14. pastāvēšanas jubilejas reizi, katrs Talsu fotokluba fotogrāfs no sava bagātīgā bilžu klāsta drīkstēja izvēlēties tikai vienu fotogrāfiju, kuru agrāk viņš nav rādījis plašākai publikai un kura viņa prāt būtu tā vērta, lai to ieraudzītu un novērtētu arī citi. Šis te uzdevums fotogrāfam izvēlēties vienu bildi no saviem krājumiem, svaigu bildi, jaunu bildi, ir samērā grūts. Ir vienmēr šaubas par to, kur būs tā bilde. Ir šaubas par to, vai ir vērts par viņu maksāt naudu, lai viņu izgatavot. Ir liela iekšēja pašcenzūra par to, vai tā bilde ir pietiekoši laba. Jo tā bilde, tas ir tā kā fotogrāfa bērns.
Tā kā daļa no viņa. 22 mākslas darbi notvērti fotoaparāta zipsnī. Ar fotogrāfa Āra Krauzes atbalstu bildes tapušas un paši fotogrāfi tās lielformātā ieraudzīja tikai mirkli pirms izstādes atklāšanas. Fotogrāfs fotografē, tad viņš tajā bildē tur ieiet un tad viņš tur skatās un vēro un atroda to par labāko. Un tad ir tas process, ka tā bilde top gatava, bet šajā reizē bija tā interesanti, kad autors savu bildi ieraudzīja 2005, dažs pat vēl vēlāk. Un tad pašam autoram tā bilde ir kā jaunums, ja? Jo nav tas mirklis bijis, kad viņš redzētu, jā, viņi izskatās tādu, viņš pie viņas jau ir pieredzis un ja viss ir kārtībā. Pirms neilga laika mēs visi ieraudzījām to, kas ir pie sienām un teikšu tā, interesanti, jā. Dainis Kārkluvalks ir viens no tiem, kurš fotoklubā darbojas jau kopš tā dibināšanas brīža. Neskatoties uz bagātīgo fotografu pieredzi, viņš atzina, ka joprojām ir interesanti un aizraujoši būt kopā ar līdzīgi domājošiem. Ir starpības starp to, ka tu viens pats darbojies un ka tu esi starp kolēģiem, starp pārējiem fotogrāfiem un bieži ir tā, ka tu daudz lietas neizdarīt viens darbojoties fotografijā, bet kopā ar pārējiem tu izdari un pēc tam priecājies, kad kaut kas ir izdarīts un pat kādreiz būtu labs tas izdarītais. Pastāsti par šo te savu bildi, kāpēc izvēlējies tieši šo un kas tajā ir attēlots? Šī ir priekš manis dziļa noskaņa bildi, jo viņi izsaka viss Latvijas sāp. Tā ir pamestie lauki. Un šajā te kadrā tas arī ir diezgan labi redzams, ka te sen jau neviens vairāk nedzīvo, logi ir aizvilkti ar zirnekļu tīkliem, bet es ceru, ka vismaz man viņi izsaka kaut kādu dziļu tādu sajūtu, lauku sajūtu, kas vēl ir it kā redzamais tā loga, bet cilvēku klātesamība jau vairāk nav. Lai gan Kaspars Pūriņš ar fotomākslu uz tu jau ir kādus 7 gadus, fotoklubā ir viens no jaunākajiem biedriem. Viņš atklāja, ka savu virzienu fotografijā vēl tikai meklē. Bet varētu būt, ka tie vairāk ir kā cilvēku portreti un daba. Mēs stāvam aiz muguras jūsu bildi, kas tā ir un kur tā ir tapusi. Bilde ir fotografēta Francijā šajā gadā ekskursijas laikā. Bildē ir jūtams tā noskaņa, kas bija tajā laikā, kad es biju Francijā šajā mazajā ciematiņā pilsētas svētku laikā. Un to es arī vēlējos parādīt tā kā bildes skatītājiem. Kas nāk prātā no tādiem ievērojamākiem darbiem vai ievērojamākām izstādēm vai pasākumiem, kas ir bijis, ko gribās atzīmēt? Protams, ka mūsu tas lielākais sasniegums ir grāmatas izdošana, kas bija veltīta Talsiem uz Talsu 777 gadu jubileju. Tas bija tāds darbs, kas mobilizēja visu kolektīvu ļoti un arī bija tas rezultāts un visiem bija ļoti liels prieks. Tuvākajā laikā kaut kas ir tāds grandios paredzēts? Bija tāda pauze, teiksim, Talsu bildēšanā iestājusies. Diezgan daudz pie tā tika strādāts. Bet tagad es skatos, kad Tals ir pa šiem gadiem atkal pārveidojušies, ir jaunceltnes, ir labiekārtošana, kaut kas gājis zudumā, kaut kas uzcelts no jauna un vēl taps tuvākā laikā. Tā kā mēs atkal esam atdzīvinājuši ideju par bilžu banku. Kā atklāšanas reizē izteicās fotokluba vadītājs, tad bildes ir tieši tik daudz, lai aizpildītu improvizētās izstāžu zāles sienas. Pagaidu tautas nama telpas. Tāpēc ikdienā izstādes darbus visbiežāk varēs aplūkot dažādu amatieru kolektīvu dalībnieki savos mēģinājumos. Taču izstāde jebkuram interesentam būs apskatāma līdz maija beigām un savu atzinību par kādu sev iepatikušos darbu varēs izteikt arī balsojumā. Dace Mieriņa, Jurģis Rudaks, Talsu televīzija. Šīm raidījumam tas arī viss. Tiekamies rīt Sniega svētkos un, protams, arī piektdien ziņās Talsu novadam. Uz redzēšanos!